Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, ārā ekspozīcijā, un aiz manis ir redzams viens, it kā vienkāršs, bet ļoti interesants vagons. Uzrakstīts, it kā latviski gramatiski nepareizi bagažas vagons. Ar to gramatiku šodien nesāksim, bet fakts ir tāds, ka tāds uzraksts uz šā vagona bija arī pirms gandrīz 100 gadiem, jo tieši 1925. un 26. gadā 7 šādu tipu vagonus pārbūvēja no kravas vagoniem Liepājas galvenajās dzelzceļa darbnīcās. Un šis ir viens no tiem 7, faktiski viens no vecākajiem muzeja krājuma vagoniem, kaut gan izskatās diezgan mūsdienīgi. Tās varbūt ir nedaudz neprecīzas restaurācijas sekas, jo tas skārts bija jāsavieno mazliet savādāk, bet ideju tas nemaina. Vagonis ir tieši tas. Un ko tad nozīmē vārds bagāžas vagons? Mēs šodien zinām, ka bagāža ir diezgan svarīga, ja mēs lidojam kaut kur, un tad mums ir jārēķina, cik tad kilograms mēs tur varam līdzi paņemt tieši lidmašīnā un cik ir jānodod. Kādreiz bija jānodod bagāžu arī braucot ar vilcienu, bet maza piebilde. Protams, ja jums bija pāris koferi, jūs tos varējāt ienest droši savā kupējā vai vienkārši parastajā pasažieru vagonā. Bet, ja jums līdzi ceļo pāris velosipēdi, bērnu ratiņi, varbūt vēl kāds galds un citi iedzīvi, ja jūs pārceļaties kaut vai uz vasaru uz laukiem, tad runa ir mazliet savādāka. Ar to jūs visu pasažieru vagoni nepiekrausiet. Ja piekrausiet, tad citiem vietas nebūs. Tieši tāpēc jau 19. gadsimtā dzelzceļos, ceļš tur, kur tālāk pārvadājumi, sāka izmantot atsevišķus vagonus bagāžai. Faktiski tas nav pārāk izplatīts vagonu veids, to pieskait pie pasažieru parka vagoniem. Rietumē Eiropā, piemēram, pēc tie faktiski nemaz nav. Tur tā bagāža vai mazāka, vai cilvēku dzīves ritms savādāks, bet vairāk tie ir Austruma Eiropai raksturīgi. Arī Latvijas valsts dzelzceļos pēc Pirmā pasaules kara bija palikuši tikai daži vagoni, kas neapmierināja tomēr tās prasības, pie kā mēs bijām pieraduši. Un tieši tāpēc arī tika izgatavoti 7 šādi vagoni, no kravas vagoniem tos pārbūvējot, un tiem atkal ir īpašs stāsts, jo šādus kravas vagonus mēs saņēmām no Padomju Krievijas kā kompensāciju par izvesto ritošo sastāvu Pirmā pasaules kara sākumā. Ne tādus vagonus izveida, šie ir diezgan moderni priekš pagājušā gadsimta 20. gadiem, pie tam izgatavoti nevis Krievijā, bet Amerikas Savienotajās valstīs. Un uz Krieviju tie atceļoja Pirmā pasaules kara laikā kā palīdzība karojošajām, šī gadījumā Krievijas armijai. 1916. gadā tie tika izgatavoti, sasniedz Vladivostoku, varbūt mazliet pirms revolūcijas, bet jebkurā gadījumā tā arī tie kopā līdz galam netika salikt un tika nodoti Latvijai 20. gados. Diezgan veiksmīgi bijusi šī vagona konstrukcija, gan arī pats rāms, ratiņi gan ir mainīti, bet arī tā virsbūve, kas tika izgatavota Liepājā, jo nodzīvojas līdz mūsdienām. Šo vagonu muzejs ieguva savā īpašumā pašā sākuma posmā, bet līdz tam laikam tas tika turēts rezervē, tā var teikt. Rīgas pasažieru vagonu depo rezerve toreiz atradās Atsonas dzelzceļa stacijā, un tur arī šo vagonu mēs atradām. Mūsdienās dzelzceļa vēstures muzejā tam arī savs pielietojums, bagāžu mēs nevadam, bet kino gan rādam reizēm, kad bija muzeja perona svētki un vēl daži citi pasākumi. Te tika atvests lielais ekrāns un demonstrēts filmas, un noteikti būs vēl kāda šāda iespēja izbaudīt vagonu interjeru, bet šobrīd mēs vienkārši paskatāmies, kāds tas vagons bija no ārpuses.